Skatītāji, uz kalniņa centrā neatradīsimies. Lielās lidmašīnas tur piezemēsies un lidos jūs pāri galvām. Aviācijas sporta klubs sevī neietver tikai kuldīdzniekus. Tās rindas ir biedri no visas Kurzemes un ne tikai. Kā arī mūs vienmēr atbalsta mūsu sadarbības partneri Vertikāla līmenī. Jau ar Aganu pazīstami un tā speciāli priekš jums Brocēnu svētku ietvaros sākam mikroavio šovu. Vai glābt tādā gan izskatās? Dienu būs daudz, bet nevajag šos modeļus uzskatīt par iesācēju modeļiem. Tie prot visu to pašu, ko lielie nopietnie modeļi. Pieredzējuši piloti laiž ne tikai nopietnos modeļus, bet arī nostiprina savas iemaņas tieši ar šāda veida modeļiem. Šodien padarīsim Brocēnu debesis krāsainākas. Un tā, ja piloti ir gatavi, skatīsimies šovu. Tas ir mērķis saskrieties. Daudz viņas Lidojošie robotiņi, multirotori. Vajag fiksēt tā. Viņš priekšā pa vienu lidoju. Tam kūram dūmu vajag. Aplaudējam skaļāk! Dūmi pār Brocēnu debesīs! Bez dūmis arī pacēlās. Un nav dūmi vairs. Šitas ir nāsi. Šitas vēl. karodziņu mūsu. Jā, karodziņu vairs, ja? Tas ir rūpniecinieks, ne? Nākošais priekšnesums būs tāds līgans un romantisks un mierīgs. Kā nākošos parādīsim jums lielos vadāmos elektroplanierus. Dažādās klasēs to spārnu vēziens sasniedz 5 metri. Lielie vadāmie planieri ir visvecākā modeļu klase. Lai arī planieris pēc skata neizskatās tik agresīvs un sarežģīts, tas prasa nemazāk zināšanu un prasmes to vadīt. Iemācīties vienkārši vadīt planieri nav tik grūti. Grūti ir to iemācīties labi vadīt. Tāpēc romantika šajā klasē slēpjas kur citur. Pilotam ir jājūt gaiss, jābūt saskaņai ar dabas likumiem. Planieris tikai debesīs uzbrauc ar motoru, jeb tiek uzvilkts.
Pēc tam ir jāizjūt, kuras gaisa strāvas ir augšupejošās, kuras lejup. Meklējot gaisa strāvas palīgā tiek ņemti arī putni. Labi zineši tam ir stāvi, kuri labprāt planierus pieņem savā kompānijā. Šodien nerādīsim jums, cik planieris ilgi var planēt gaisā, mums tam nepietiks laika, tāpēc parādīsim jums planiera lidojumu kā tādu. Un tā lūdzu, ja piloti gatavi, sākam priekšnesumu. Divas vidū gaisa. Trīs tagad. Piloti ar šiem planieriem piedalās arī sacensībās, kur galvenais ir nosēsties uz precizitāti un ievērot laika limitu. Tas ir sarežģīti un to nevar, tas ir jāapgūst ļoti ilgi, to nevar izdarīt vienas dienas laikā. Tas nozīmē, jā, vai spējam izsekot tiem līdzi? Par bezkaunīgiem putniem. Šie modeļi ir būvēti izklaidei, kopējot slevenos Angry Birds varoņus. Bērniem noteikti patiks šis priekšnesums. Modelis izgatavošanā ir ļoti vienkārši. Veiklām rokas kustībām tas būtu vakara darbs. Šie modeļi noteikti nepadosies vadībā iesācējiem. Ne par velti labi lidojošie modeļi vai lidmašīnas visas ir vairāk vai mazāk klasiskas lidmašīnas izskatā, kā mēs to esam pieraduši redzēt. Visi specifiski atšķirīgie modeļi un lielie gaisa kuģi ir būvēti kādam speciālam mērķim, ja tā arī nav ieguvuši popularitāti. Labi, atgriezīsimies pie putniem. Īpaši ievēlēts kluba biedrs skatītājos vēros, kurš visatraktīvāk un aktīvāk dejos vai dziedās līdzi, tas tiks apbalvots. Un tā brocēnu svētku ietvaros dusmīgie putni. Šonakt atkal mežs ir baigi izbraukt, visas manas sēnes izpostījis kāds, nolauzis ir lielās, mazās saniņas, un nevienu pašu atstājis. Resnie putni, resnie putni, resnie putni, resnie putni. Jā, mazie sākam dejot līdzi, atraktīvākais iegūs balviņu. Dejojam, dziedam līdzi svētkos, jums ir svētki, mums ir svētki, brocēnos svīt svētkus. Mēs brauksim it taizemē, kur būs liela dziedāšana. Mēs brauksim it taizemē, kur būs liela dziedāšana. Var kopērīt jau priekšā. Mēs pelnām balviņu, mēs tā dejojam. Varat paiet tuvāk ezeram, jā, lai labāk redzētu. Brocēni speciāli priekš jums šodien uzstāsies Līze Stroganova ar savu ātrumlaivu. Vajadzētu iedrošināt meiteni, kuru pirmo reizi uzstāsies šova ietvaros. Vai varam aplaudēt Līzei? Labi, ņem. Vairāk gan ne. Piloti būs ieņēmuši savas vietas.
Tā. Priekšnesums uz ezera. Ūdens, zeme, gaiss. Aiziet! Kāpēc visi te sēdami pa ūdeni neku vienu? Te brauc vēl pa ūdeni. Te kā laiž projām. Kāpēc visi iet projām? Visi neiet arī. To dārts atpakaļ visu. Ūdens izlīd, redzi, lidot. Atliek, kad te pasēra. Tikai bija mazāk. Tādu krāsu dūmiem. Un tā gatavojas Juris Zariņš ar savu līgmodeli Ekstra, speciāli no Rīgas, klubs Vertical Limit un RC klub Unlimited RC. Lidojošais līgmodelis jūs filmē. Multikopterīts, jūs varat pamāt skatītāju, kam viņš tuvojas. Kā redzam, pilots to vada ar speciālu aparātu palīdzību. Puņģiro. Filmē tevi puņģiro. Skatīsimies un rūpēsimies par savu drošību, nelaidīsim bērnus, pa kalniņu skriet. Līgmodelim ir vajadzīga plaša vieta, kur pacelties un nosēsties. Visi atbrīvosim lidošanas zonu. Drošības apsvērumu dēļ. Un tā, vai pilots ir gatavs? Pilots saka, esmu gatavs. Juris Zariņš no Rīgas, klubs Vertical Limit. Aplausi, burvīga pacelšanās. Skaļāk, brocēni, jums ir svētki, jūs varat šodien atļauties aplaudēt skaļāk. Šitas ir laba. Ej, tu no. Ķeram brīdi, kad no līgmodeļa parādīsies dūmu astes. Tātad skatīsimies, rūpēsimies par savu un citu apkārtējo drošību. Pilots Ulris Kleinbergs ir gatavs brocēnos šodien startēt. Tā, aiziet! Izskatās, ka pilots ir gatavs arī mēģināt nosēdināt lidaparātu. Nākošo reizi. Varbūt arī tas bija domāts. Nolidot ļoti zēnu. Lidaparāti nosēžas. Mēs varam aplaudēt Ulris Kleinbergs, Malacis Kulīgs, aviācijas sporta kluba ļoti aktīvs pilots. Es vēlētos. Kāds jau nosēdinājis līgmodelis? Daži vēl lido.
Latvijas karogs brocēnos, svētkos, jā, atkal viņš jūs sveicina, lamājam pretī. Lietas nesalūst vējāt. Es lidošu, mēs lidosim, mūsu slavību platīgā ceļā. Es lidosim, un slavīgā zēdeli platīt. Es lidosim, lai augšu nezemes. Laiku tiek papildināt. Piloti iziet uz strīpas, saka paldies, brocēniem paldies jums, jūs ļoti rūpīgi publika, pilota pārklamas, visiem skatītājiem, un sakos tikšanos par nākošajai reizē. Paldies, brocēni! Jūs domājat, ka es neaplaudēju. Tev ko sasauridināt? Jums te ir viena maza, laikam sāļā dāvana. Saldājums nepika. Kur man ir Santa meitene, kas vadīja pasākumu? Skriešiem! Skriešiem! Un visiem pilotiem. Koncer pastaigā apkārt padod, nu dāvaniņiem maz brelokciņš, katram lai paliek. Jā, lai paliek, paldies! Paldies par pasākumu vadīšanu! Nezinu, kas jums ir. Neuzkāpiet virsū. Tur vajadzētu pierakst, visu paņemiet tālāk. Grābies! Varbūt trāpīt. Riņģera ēdam novadnieku pagastā. Reiz vēl katram pēc brelokciņa jāaiziet. Katram ir brocēnu un brelokciņš dalās. Paldies jums par skaisto šovu. Kas, kur bunārs dzīvo?